La cucaracha. Vakars sākās diezgan jautri. Ielidoja mājās milzīga kukarača. Un tagad Ansis mēģina viņu noķert un sist ar kaut kādu, nezinu, gaļas dēlīti un nevar saprast, viņi lidoja pa visu māju. Es nezināju, ka viņas lido. Jo, sorry! Bet tas ir tarakāns, kā viņš var lidot? Viņš lido. Tā mēs nedrīkstam taisīt vispār vaļā logus pa nakti. Atkal aizmuka. Tas ir vāks. Cik viņa bija milzīga, vienkārši nenormāli liela, kaut kādus 5 centimetrus. Nu labi, 5 varbūt ne, 3 Kurš uzliek dziesmu to? Lapsi. Trausmas. Nu nē, lūdzu, palīgā. Nē. Nu sit viņu nost, neizsit logu, lūdzu. Ārpēc man bailīgi. Ak, Dievs, viņa kaut kur aizlidoja atkal. Es followvoju. Ak, Dievs. Kur viņi ir? Viņa te lido. Reiku, te bez galva. Zaķi, tu viņus atracināji. Visiem jāskatās, kur ir. Sit viņu nost ar pilnu dēli, nevis tikai ar mazu daļiņu. Nu nevar te viņš... Merkadonā esot tāds uzpušiņu nomirst uzreiz. Mums tāds ir jānopar. Māte mīļā, cik viņš paskaties, kā viņš skrien. Viņš uzskrēja tagad, reku, tur, kur ir virtuve augšā, redzi? Jā. Ārprāt, cik drausmīgi. Avīze varētu ritīgi uzšaut. Nu kāda avīze? Pie galda. Nu labi, sit ar pie galda nost. Nositi? Nē, es pazaudēju. Nav priekštamā kaut kur uz šitā, te kaut kur uz skapīša durvīm. Viņa te izlidoja tā kā. Nu te viņa neaizlidoja. O! Ārprāts. Tas kaut kādas kukaraču medības. Nu vienkārši ārprāts. La cucaracha. Nu drausmīgi. Par ko mums te ir jācīnās. Parādi, cik milzīgi. Atnes parādi. Paga noliec te tā, lai var labi redzēt. Pagriez. Nosist ir kā izplacināt, viņa ir par dēli. Ārprāt, cik liela. Cik, 2 centimetri. Dainim meitai uzlīda pa nakti uz rokas virsū. Viņas pa naktī lieta. Nē, jo man tāds uzlīst, es vienkārši... Kam? Viss taisam ciet uz nakti. Šitos te logu vienkārši, tur taču tas nav normāli. Ārprāt, šis bija jautri, ne? Tā, montēju pēdējo video un es secināju, ka kaut kā vajag saraustīt tas viss, tas stāsts man sanāk, tāpēc es tagad turpmāk mēģināšu filmēt tā kā pa nedēļām, kas notiek katrā nedēļā. Tagad ir pirmdiena, kas skatījās iepriekšējo sēriju, lifts nedarbojās, pagājuši ceturtdienas aplīs lifts mājā, un tagad ir pirmdienas rīts un lifts joprojām nedarbojās. Tā kā, redzēsim, cik ilgā laikā to visu te saremontēs Spānijā. Jo te viss notiek ļoti lēni, itsevišķi tādi meistari, viņi visi pazūd. Tagad šodien vēlāk pateicu, ka darbā būšu. Lapsa sāka tā kā mācības deju skolā. Tu atrada Jolantu, kur hip-hop dejas vai deju. Tā ir tā kā īsta deju skola, tā kā īsta skola, nevis kuras. Un tie, kas tur mācās, tie tur iet tā kā biežāk vai kaut kā uz visādām dejām. Bet Lapsa tieši iet tikai uz to hip-hopā novirzienu. Un viņi jau tur sāka tā kā mācīties, jau vairākas nodarbības bija. Un man tagad ir dokumenti tur kaut kādi jāsaraksta, bet neviens īsti nezina, kas tie pa dokumentiem un kas man tur ir jāsaraksta. Tā kā mēģināšu tur kaut ko sarunāt. Tur, protams, angliski tā diezgan švaka runā. Man durvis ciet, eju uz mocītu un braucu uz centru. Es jau esmu centrā, bet citu vietas centrā. Tā, tur tajā centrā neko nenofilmēt, tāpēc, ka man pazvanīja tagad no darba, ka jāatbrauc uz darbu, tāpēc, ka mēs esam 2 cilvēki, brigādē, kas spāniski tā kā saprot un runā kaut ko. Un vienam jābrauc prom un kaut kad tūlīt flīzes vedīs, un tas šofers visticamāk nemāk nemaz spānisku. Viņam te būs jāizstāst, kur te brauk, kur izkraut, kas un kā. Tā kā jāatbrauc apakaļ. Bet jā, visu tur skolā ierakstīt. Tur īstenībā, ja tas būtu Latvijā, tad nemaz nebūtu jābrauc uz to skolu. To internetā varēja aizpildīt to formu vārdu, uzvārdu, adresu un telefonu numuru un pasas numuru. Tā kā, jā, man te brauc mašīna tūlīt. Braukšu iekšā. Tieši vārdus atvērt. Darba diena ir beigusies. Esmu atbraucis apakaļ mājās. Kādu dienu es rītā paņemšu
Varbūt parādīšu, kāds man ceļš uz darbu. Jums interesē, varbūt kā es Spānijā braucu uz darbu pa kādu ceļu. Kaut ko arī tādu. Skatīsimies, vai darbojas lifts. Šodien ir pirmdienas pēcpusdiena. Nē, lifts joprojām nedarbojās. Nu labi, kāpsim ar kājām. Joprojām rakstīt komentārā. Kā tev liekas, cik dienas vēl nedarbosies? Labi, treniņš jau vajadzīgs, kaut kā pēc darba jau beig vairs trenēties negribās. Visu dienu jau trenējās. Tā nu aizbraucu mājās, nedaudz pagulēju uz terasītes saulītē. Tagad atvedu man atslēgas, rītā jābrauc uz citu objektu, būs apakaļ uz veco. Tāpēc kolēģim jādod atslēgas. Vai aizbrauksim, šoreiz izčekosim Lidlu, saprast visos veikalos, vai kaut ko nopirkt, lai saprast, kādas ir tās cenas. Jo ten ir tā, ka, ja arī, piemēram, ir vienāds Mercadonas, ja viņa būs centrā, tad viņa būs dārgāk. Nav tā, ka, piemēram, Maksimā, kur visās Maksimās ir vienādas cenas, tad tā nav, te var būt katrā veikalā citas cenas. Tāpēc mēs domājam, varbūt Lidlā būs tās lētās cenas. Tā kaut ko iekonomēt. Nezinu, kaut ko ūdeni nopirkt lētāk, es rēķināju. Ja viens ūdens maksā, piemēram, 1 eiro un būtu jāpērk katru dienu viens ūdens, ja viens ūdens glāzētais maksā 1 eiro un 6 paku pērk katru dienu, tad sanāk, ka tu mēnesī iztērē 180 eiro tikai par ūdeni. Tas bišķi pat traki, tāpēc kaut kā jāparēķinās līdzi. Reku te pie kaut kādiem dzērieniem skatījāmies, tad diezgan labas cenas izstāst, bet šīs te ir vajagais Dundagas alkāns. Dundaga alkāniem šito jādod. Ja tu esi Dundags un alkāns, tad brauc šurp, varēs iegādāties tādu. Secinājām, ka Lidls ir lētākais veikals pagaidām, ko mēs esam te redzējuši Esteponā. Te tāds Lidls ar skatu. Iznāca ārā, tik silts no kondicionētā gaisa. Bet te arī nebija tik traki pārkondicionēts, jo citos tur ir tā, ka ir pārselstis zils, un tad izlien ārā, tur ir atkal plus 40. Cik samaksāja kaut 80 eiro. Bet darba bikses. Bet tur vēl bikses es vēl nopirku darbam. Tāds te bija reizes ar visu kaut ko tādu arī nopirkt. Tā kā jābrauc mājās. Viss izolīti, viss zem jumtiņiem var stāvēt. Viss kā vajadzīgs. Saulē te izcaktos. Jā. Tā kā tāds šīs dienas noslēgums ar pirkumiem. Jābrauc mājās, viss bez lifta jāgrūzī augšā. Tā kā mēs liekam stavkas, kas būs ātrāk, ko salabos liftu vai... Es jau rādīju, es jau teicu, lai raksta komentāros, lai, kad sataisīs. Tā. Labi, rītā būs jauna diena, parādīšu vēl kaut ko. Pilsēta jau mostas, dodos uz darbu. Šodien izmainījās plāni, iešu strādāt uz Vecpilsētas dzīvoklī. Tur kaut kāda vēl sīkumiņa, varbūt teica, varbūt nē. Te būvē milzīgā pazemes stāvvieta būs vēl, autostāvvieta, un tālāk tur ir jūra. Te stāvvietas ir diezgan lētas. Ir pašā Vecpilsētas centrā stāvvieta, autostāvvieta. Un ja tu stāvi no 9, laikam bija līdz 6 pa dienu, vēl līdz pat 8, tad uz visu dienu maksā 1 eiro. Tā ir tā kā pašvaldības stāvvieta, un viņi te daudziņas būvē, un tad te viss tādā ziņā stāvvietas ir lēta. Parādīšu, kāda izskatās Vecpilsēta. Tagad to strojku nerādīšu. Pagaidiet, višķiņi iešu iekšā, un tad pastāstīšu vēl kaut ko. Vecpilsētā ir daudz apstādījumi. Visādi šādi koki, puķpodi, un tad no rīta brauc speciāli tāda mašīna, cisterna, un laista viņus visus. Visā. Un te arī, pieņemsim, var redzēt. Tāds, daudz viss kaut kas. Tā te rūpējās, lai būtu tas zaļums, lai cilvēkiem nebūtu tik karsti vai tādā vienkārši akmenī jādzīvo. Vecpilsēta kā jau Vecpilsēta. Pats es tādā dzīvot negribētu, tādos šauros kambaros. Arī Vecrīgā, ja tur, nezinu, kad vēl Latvijā dzīvoja, ja būtu piedāvājums tur Vecrīgā kaut kāds beiga labais dzīvoklim. Tas nebūtu pirmais, ko es izvēlētos, kurā vietā dzīvot. Šeit arī tā tur pāris reizes iziet cauri, forši, bet dzīvot es te negribētu. Tā, kas te vēl ko parādīt, šitāds te, viss tādiem zaļumiem. Tagad rīts ir, pulkstens ir 8, tūlīt būs. Lēnām mostās visa pilsēta, visi iet uz darbu.
kamēr nav saule tāda, spilgtā, tikmēr ir, normāls, tad nav nekas karsts, bet tik līdz saule izlīdīs ārā, būs diezgan silti. Pagaidām tad ir tā, ka pa temperatūrām rāda ir apmēram kaut kādi, ap 30 grādiem pa dienu tagad. Bet mēs tieši darbā vakar runājām, mēs saulē stāvējām kaut kādos 2 dienā uz terases, rāda pulkstenī, tajā prognozē, ka ir 30 grādi, reāli tur tās terases bija, kad 35. Un tieši runājām savā starpā, kad, ja mēs būtu tikko atbraukuši no Latvijas, nevis pirms mēneša, un nebūtu pieraduši, mums liktos, ka tas ir traks karstums, bet kaut kā sākam lēnām pierast. Vistrakākais karstums ir no kaut kādiem 3, 4 līdz 6. Tad ir viss karstāk. Un pēc tam pēc 6, 7 paliek jau tāds vēsāks, 8 normāli, tu vari iet ārā no mājām. Tāpēc es tā arī daru. Strādājam līdz kaut kādiem apmēram 5, aizbrauc mājās, tad kaut ko uzādu, paņemu siestu, paguļu uz dīvāniņu vai uz terasītes kaut kur ēnā. Un tad tālāk, tad 8 atkal dodamies ārā. Tad pludmalēs miltis ir jau atzisušas, tad var spēlēt tur volejbolu vai kaut ko, jo vienu dienu aizgājām ar labs uzspēlēt volejbolu 6. Un tur reāli pat nevar nostāvēt tajās smiltīs, tur ir tāds karstums. Tā kā es te kaut kur man te galvenais pareizi aiziet. Iziešu pa šeit, bišķiņi vēl ir laiks. Tā kā redziet, visi tādi apstādījumi, tie pašvaldības apstādījumi, un te braukā onkulīši un laista viņus. Tā kā tāds rītā pārgājiens uz darbu, kad tieši apakaļ, tad jau būs grūtāk, tad arī grūti iet ir tāpēc, kad pa kalnu visu laiku kalnā jākāpj augšā. Nav tā kā pa plakaniet. Visādi mazie veikaliņi un tādas lietiņas. Es te sāku skatīties, varbūt ir jānoīrē kaut kāda tā kā garažiņa, kaut kāda telpa, varbūt kaut kādas močus papirkt, kaut kādus ar defektiem, kaut ko paremontēt. Tā kā perekupa variants vai kaut ko tādu. Bet telpas ir ļoti, ļoti dārgas. Vienu es atradu, kas bija pa 300 mēnesī, bet es neesmu pārliecināts, ka tur drīkst kaut ko tādu vispār darīt. Tas ir tā kā daudz dzīvokļu nama apakšā, un tāpēc varbūt viņi pa 300, bet tā, ja tu meklē kaut kādas darbenīcas un tādas lietas, tādas telpas, tā kā, kur kaut ko varētu tādu darīt, tad, sākot no 2000 mēnesī īre maksā. Tā kā, tāda man ideja ir, moši kaut ko ar močiem paņemties. Būtu jau foršāk dabūt garāžiņu arī tādu, kur mašīna iet iekšā. Bet, skatīsimies, dzīvos redzēs. Labi, dodos uz darbu, un tad jau jāsāk darba diena. Diena pagājā vienā skrējienā, vienā pūtienā, un viss, un dodos mājās. Akal, cik te tagad ir kaut kas, man mašīnā esot rādījis, kolēģis brauc 35 vai 37 grādi. Tad ne, tāds normāls, nav pat nesasvīst, ja iet pa ēnu. Tā kā viss kārtībā, nav tiem grādiem, te nav nekas traks. Pat kaut kur saldējumu varbūt gan pa ceļām varētu paņemt. Paēst un atsvaidzināties vienlaicīgi. Labi, dodos. Tā ir otrdienas vakars pēcpusdienā, un lifts joprojām neiet. Cik tad mums te vairs palicis? Ja rīt neiet, tad parīt jau ir nedēļa, kopš nedarbojās. Kaut kā tā. Ne visi, te diezgan daudz arī veci cilvēki dzīvo. Visas vecās tantiņas te stenot visu laiku kāpj augšā lejā. Tā kā nav tā, ka te tikai jaunieši vai turisti, kad neinteresē te īstenībā šitajā mājā. Tādu nevienu nespāni es neesmu saticis, vismaz šitajā mūsu kāpiņu telpā. Visi vietējie pagaidām vismaz, cik es esmu. Tur mums iepazīstināja mūsējā tajā. Katrā stāvā ir šitā 4 durvis. Mūsējā stāvā mūs tur sapazīstināja ar visiem. Tur visi vietējie, visi spāņi. Angliski neviens nemāk arī. Tā kā, labi, es jau mājās. Ir noticis brīnums. Ir trešdienas pēcpusdiena, un lifts izskatās, ka darbojās. Izmazgājis viņas spīdēja. Tu redzēsim, vai vērsies vaļā. Jā. Tā kā, man nebija taisnība, ka spāņi nevar nedēļu saremontēt. Viņi saremontēja 6 dienās liftu. Tā kā, cerams, ka aizbrauks līdz augšai. Kaut ko viņš te domā. Brauc, tā jau būs labi, tajā turās. Šodien nāks mamsaimnieks, jāmaksā pa dzīvokli.
Visu laiku mēģinu sagrupēties un uzfilmēt filmu, domāju, nevis filmu, bet sēriju priekš kanāla memberiem par to, kā atrast dzīvokli Spānijā, kā labāk meklēt, ko labāk kādus, kurus kādiem krupņiem neuzkāpt vai kaut ko tādu un nevar saņemties. Bet es domāju, ka šonadēļ jau būs tā kā jāiet tagad mājās, ko tad ģimenīte tur dara. Šodien kaut kādās tur svētās zvejnieces vai kas kaut kādi svētki. Tad no rīta būs kaut kādas peldēšanas sacensības un tad vēl kaut kādas joku sacensības un tad vakarā būšot tur nesīs no baznīcas kaut kādu figūru un tad tur liks iekšā ūdenī. Nezinu, kaut ko tur darīs. Un tagad sarunāts ar namsaimnieku, satikties šī te kaut ko tur paēst no rīta, paskatīties. Jādod ir skanošais pa dzīvokli un tā. Iešu meklēšu, kur viņš te paslēpies. Viņš teica kaut kur tur, kur pārdod zivīs, bet kur tas ir, to neviens nezina. Ar ūdensmočiem varbūt brauks. Varbūt tāds būs tās peldēšanas sacensības. Nezinu. Jā, ejam, meklējam. Rekur sāksies tūlīt pasākums. Te ir pirmais atrakcija, tā kā laiva, kur ir virsū cilvēki, kas piedalās. Un tad tāds koks, kas ir noziests ar taukiem un kas varēs tikt līdz galam pieskarties karodziņam, tas dabūtu 150 eiro. Tāds baigā ballīt. Visi te sēž, visi cilvēki uzsējās, visi filmē kaut ko. Te viņi diezgan brīvi, tur no tā kuģa visu laiku lētas, te no malas visu laiku kāds ielēc iekšā kaut kur aizpeld. Kā ņemās. Kaut kur te brauks, tagad nezinu kur, bet te pat kaut kur jābūt tām sacensībām šeit. Pirmā atrakcija bija, kur viņus aizveda tur ar kuģi, un tad no sākuma tagad puiši peldēja te uz šeien, uz krastu. Un tagad meitenes pelda. Kurš pirmais atpeldēs? Tādas peldēšanas sacensības. Puiši piedalījās 4, jo meitenes laikam ir 3 tikai. Tā bez nekādiem tur celiņiem, ko vienkārši peld uz krastu, kurš pirmais. Un tā. Jā. Tādas atrakcijas. Nākamās sacensības. Iešana pa to baļķi, ielikšu tuvāk jums. Tā viņš tur sasiests, esot ar kaut kādiem taukiem, ļoti slīdens var redzēt. Viņi tur mēģina iet, bet visu laiku paslīd. Tāpēc. Gandrīz tika. Jā, tā. Šitas nolauzīs varbūt. Šitas nolauzīs. Jā, no tā. Rakstu komentārā, vai tev interesanti šitādi skatīties. Tādas sacensības. Jā. Nākamais. Vai uzvarēs? Šis būs lēnais vai ātrais? Vai ies lēnāmais? Oi, gandrīz sanāca. Labi. Ja grib redzēt, kā vinnēt, tā tev arī jābrauc uz Estefānu. Beidzās pasākums, aizgājām uzēst brokastis ar namsaimnieku un tagad iesim tālāk. Paķert zivis, pasīsimies, kādas zivis var noķert. Kā izskatās, ka bārā ir daudz cilvēku šitā te. Tur vispār nevar ieiet iekšā. Te bija tas pasākums un šitas ir vistuvākais bārs. Te ir pilns ar cilvēkiem. Tikko runāju ar to namsaimnieku, tad satikāmies, samaksāja naudiņu viņam pa dzīvokli vispārējo, un tad viņš teica, ka viņš painteresēsies par mājām, par nekustamiem īpašumiem, tieši tādiem lauku. Viņš teica, lai neskatās nekādos tajos ideālista un visos pārējos, ka tur tās cenas visi turistiem, ka viņš painteresēsies tur pa galiem, jo varbūt, ka tur kāds ir nomiris, vai kāds tur vēl, vai mazbērni tajā negrib dzīvot kaut kādā tur mājā. Un tās pieder vispār cilvēkiem, kas nemaz nezina, kas ir internets. Tāpēc tur ir pilnīgi cits cenas, un tad viņš kaut ko painteresēšoties. Tur stāstīja dažas vietas, viņš teica, ka kalnos nevajag te pat tās zemē vienkārši tālāk tur uz to Gibraltāru pusi, un tur 30-40 minūtes aizbrauc, un varbūt pat pa 100 varēs kaut ko dabūt. Tā kā, kad dzīvos ir redzējis, trakais karstums. Nesīšu šitādu te ārā, vēlāk parādīšu, panāks tuvāk, te varēs redzēt labāk, kas tas tāds ir.
teica, ka šito jūrā likšot, varbūt kā tu ņem pagādā un... Viņa arī neizsaka. Kur nāk viņus tur viens iet pa priekšu, tā kā vādā. Un tad visi tur laikam diezgan smags, un tad viņiem tur jāiet vienā tajā ritmā. Lai parādīt, un jāšūpojas tā uz sāniem. Arī 43 grādu karstumā. Un laikam viņi pēc tam ar šito visi ies iekšā ūdenī, es saprotu. Tad nav viņi neizskrās pat nosvīduši. Cits pat smaidi. Jā, tā. Viva! Visa promenāda bijis pilns ar cilvēkiem. Visi tur turpina nest to statuju. Un jā, tad viņi tur dosies laikam līdz pat pašam centram. Es vēl nezinu, kur viņi tur aizdosies, tad redzēs. Es gribu redzēt, kā viņi ies ūdenī, kāds viņiem būs sejā atveldzinājums. Bet tikmēr te cilvēki sauļojās, peldās un tā tālāk viss notiekās. Tagad pulkstens jau ir 10, kāds 3 stundas ir pagājuši, viņi tikuši līdz jūrai. Viņi tagad šitām ieņājās, tad viņi griežās, jo viņi nevar tā kā pagriezties, viņiem lēnām jāgriežas. Tad viņi tagad ies tur, kaut ko tur liks uz kaut kādā pontona, laikam šitā virsū tur. Un tad tālāk laidīs jūrā, parādīšu pēc tam. Kur tagad jau te pavisam tuvu atnāca, viss sāk filmēt. Neviens nerunā. Tagad tur tālāk kaut kur liks. Redzēs, kā tas būs. Un tā viņi tur kaut kur aizpeld. Tā kā balle ir beigusies, iesim mājās. Palaists ir jūrā, bet cilvēki te ir daudz mēmākais, daudzums cilvēku. Visi aizmuguri pilns ar cilvēkiem. Visi vēl skatās, kā tur iet kaut kur jūrā, bet tur baigi neko nevar redzēt. Tur vienkārši katrs ir ar savu jahtu atbraukuši un tusējās visu dienu. Tā kā tāda diena bija. Bet rīt atkal darba diena. Jāiet mājās, jāsāk gulēt. Ir pienācis arī piekdienas rīts. Jāizdodas vēl uz darbu, redzēs, varbūt jau bija tā brīvdiena, tad gribēs, lai strādā sestdienā, tad izdomās. Šodien parādīšu, uzlikšu kameriņu, parādīšu, kāds ir apmēram mans ceļš līdz darbam, no mājvietas līdz darbam, kā izstāst, pa kādiem ceļiem es braucu. Un tā, varbūt kādam liksies interesanti. Jau sākumā likās tur tik forši tie ceļi, daudz apeļi ir, visu laiku jābremzē. Ir vietas, kur ir slīdēns asfalts jau kaut kā es teicu, un tātad cikāds dzied iekšā garāžā tikuši. Un jā, es vienu braucu no ātrumi daudz tā kā lielāk, jau uzsākus, kur 120 arī aplis, atkal tur 120 atkal aplis. Un tas asfalts ir tāds, kā kurā reizē tur citreiz ārā ir 40 pār grādu, viņš ir diezgan karsts ir. Un es vienu brīdi jau sāku domāt, ka varbūt ir kaut kas jāskatās modernāks ar ABS vai ko, tāpēc, ka diezgan tāds trikītā braukšana, ja tu ikdienā tā brauc. Tas Latvijā tur citādāk uz 100, kaut kur pabrauc arī tālāk pa Grandenēm vai kas tā. Bet ir daudz sanāk tāds asfalta braukšanas ar bremzēšanām, ka tur sastrāgu priekšņi visu nomet pa mēmiem priekšā vai tā. Tad tu redzēs, man te viens prātā ir, bet viens cits pirkums. Bet tad man šitas jāizdomā, ko darīt, tā pat vēl tad negribās. Un naudiņu vēl pišķi jāpiekrāja. To nākotnē redzēs, tā kā sako kanālam un tagad braucam uz darbu. Kaut kur tāds ceļš līdz darbam, tajā, kur es tagad strādāju tam objektam. Tā jau varēju redzēt droši vien tur palmas, jūrā, viss kaut kāds tāds. Bet tas ceļš tāds it kā tā kā foršs, ka var braukt, 4 joslas, tur 2 katrā virzienā, bet ik pa laikam ir tie apeļi, diezgan bieži īstenībā ir tie apeļi, tad sanāk tā ieskrējies, sabremzējies, ieskrējies, sabremzējies. Kas te vēl ir interesanti, ir tie apļiem, aplī ir tā kā 2 joslas iekšā pašā aplī. Bet bieži ir uztaisīts tā, ka aplī ieiet 3,
Ir tā kā divas pa tām, pa kurām tu brauc, pa šoseju tādas, un tad tur pirms apļi ir uztaisīts sāniņā tā kā tāda vēliena. Un tad pēc likuma sanāk, kad priekšroka ir vienmēr tam, kas brauc labajā pusē. Bet Spānijā arī pēc likumiem ir tā, ka ir arī no apļa drīkst izbraukt tikai no labās, bet ļoti daudz izbrauc no otrās. Jā, ļoti daudz izbrauc ārā no apļa no otrās, arī policisti tāpatās brauc. Un tad ļoti uzmanīgi jāskatās, lai neuzbrauc virsū. Taisnība tev būs, ja tu būsi labajā pusē, bet mašīna būs saskādēta vai mocis vēl trakāk. Tāpēc, un arī pat tā iebraukšana, arī aplī iebraucot ir jābrauc uzmanīgi, jo tu vari braukt tā kā pa otro joslu un mēģināt iebraukt otrajā, bet kāds brauks pa trešo un mēģinās iebraukt otrajā, jo tur ir tikai divas. Un tas, man liekas, ir galīgs bezpriģelis, nezinu, kāpēc viņi tā ir attaisījuši. Vai vietējie pa tiem apļiem diezgan neskatās tās joslas un vienkārši brauc kaut kur pa to maliņu vairāk vai pa to, un tur, ka vajag, tā vienkārši rauj ārā. No moci, ja brauca moci, tad visdrošāk ir braukt pa to labo malu, tad mazāk iespēja, ka tev kāds uzbrauks virsū. Vienīgi bieži ir tā, ka vakaros, vai arī pa dienu, kad turisti brauc, visi briti turisti, kas vispār pieraduši pa otru pusi braukt un tā tālāk, kad arī brauc šajā pašā satiksmē, un tad viņi visi arī mēģina pa to labo maliņu braukt, un tā labā mala diezgan sastrēgst. Tā kā, tā satiksme tajos apļos ir tāda, jāpiešaujās, bet arī droši vien piešaujoties nekas tāds, baigi drošais tas nav. Tā kā tāds vienkārši ceļš, vienkārši atbrauc uz darbu. Visi mēs te braucam mocīšiem un mašīnām, atbrauc pastrādā, un tad vakarā tāpat atbrauc atpakaļ, tikai karstums ir daudz lielāks. Es tagad no rīta šīs karstās dienas, zem tricāri nav. Es vakar jau rādīju 43, bija 8 vakarā. Braucu šortos un botās vienkārši tā, kad bija pirms tam kaut kādas dienas, kur 26, 25. Tad parasti vilku garās biksas un zābakas. Man kaut kā tā, pašam drošāk un foršāk liekas braukt ar šortiem. Vienmēr katrs līkums, ko tu izņem tev. Tā kā tu redzi to asfaltu visu laiku. Negribās tā kā uz gurķi noraut. Jā. Bet pie tā viss pierod. Es saku, te visi brauc šortos, botās un kraklos, gan močiem lielajiem, gan mazajiem, gan šperriņiem, gan tur Harleyiem, gan Adventuro, vispārējie. Tā kā, jā, laikam pie man brauc jau kāds kolēģis jāiet strādāt. Piektdien, kā jau es teicu, Jaušancē, un tad jau jāskatās, kā izvērtīsies brīvdienas. Kaut kur varbūt jāizlaiž pat turistot vai kaut ko tādu. Jāskatīsimies. Un vēl viena darba diena galā. Tagad, ko mēs te darām, grīdiņa jau iebetonēti ir priekš flīzītiem, tagad kasa nost viss te tās augšņas, viss fasādīt, lai uzkrāsotu jaunu, tur viss grubuļi, viss jānoņem nost, te ar viss nost, uzlikt tādu, lai saule nespīd, bet dod tikai šī tāda pleķīti. Tagad tāda darba diena, braukšu mājās, atkal atpūsties. Ne. Tā ir svētdienas rīts, kur jau rīts. Es te vakar teicu, braukšu tetu, bet es neizbraucu tetu, bet es atklāju vienu lietu, kā var brīvdienās labi izgulēties. Jo, kā jau visi zina, ka parasti ir tā, ka darbdienās tu piecelies, ej uz darbu, un brīvdienās domā, tik izgulēšos, un tāpat piecelies 7 vai 8. Vai man tagad ir metode, kādā veidā var braukt. Te daudz džipu, kas ir džipu fantiem arī atbrauc ceļojumos un ir daudz nesarūsējuši. Tā kā, jā, es stāku stāstīt par to, kā izgulēties brīvdienās. Tu ieplāno braukt, kur tev ir jābūt agri brīvdienās. Bet tu ieplāno tā, ka tu to vari arī atcelt. Un tad tu pamosties 7, domā, es vēl bišķi pagulēšu. Un tu to vari uz darbu, tu nevari atcelt, bet uz saviem plāniem tu vari atcelt. Beigās nogulē līdz kādiem 10. Un šodien sola 36 grādus. Šobrīd tagad jau man te rāda pulkstenī 27. Es pamērīšu uz asfalta temperatūru telefonu. Es domāju, ka uz asfalta ir kad 40, varbūt vairāk. Bet ko varants skats. Tāds te brauc augšā pa kalniem. Braucu tālumā jūra, viss pārējais kalnu serpentīni. Pa pusē nokaltušas priedes, kur tur tālumā. Ja tu brauc tos īstos tečus, tad jau droši vien tu tiec arī uz šitādiem teceliņiem. Bet tagad ir tā
Tagad ir tā kā ugunsgrēku sezona, un tur nav vēlams. Vispār kaut kur ceļi ir aizslēgti ciet, bet daudz kur viņi nav aizslēgti ciet, bet tu saproti, ka tur nevajag braukt. Jā, tā te dodu virsū. Parks, naturālais parks. Braucu pa serpentīniem tik augšā. Uzbraucu tad tagad diezgan augstu. Parādīšu, cik man te vēl ir jābrauc. Kā te lai parāda tādu. Kad braukšu pa tetiem, tad uztaisīšu, kam pa močiem interesē atsevišķi tādas sērijas. Šodien vienkārši tāds ātrais izbrauciens. Reku tā. Kas te ir? Reku te laikam ir ceļš, tad viņš tur te ies augšā. Un uzbraukšu līdz pašai augšai. Te ir tā, ka kalnā var uzbraukt arī pa tādu diezgan normālu tāds. Varbūt pat tur bija 2 joslas katrā virzienā. Varbūt nebija, bet viņš bija tāds salīdzinoši taisns. Bet te ir 2 tādi ceļi šitajā pusē pilsētai, kur ir ļoti tāds vecais, kaut kāds tāds lunkanais uziet augšā, un pēc tam vēl viens lunkanais nāk lejā, un es tieši pa tiem lunkanajiem speciāli braucu. Turisti tā vairāk braukā vai kaut kādi vietējie iedzīvotāji, mašīnas tāds diezgan maz. Tā es jau tur neesmu nekāds tur beigais, tur super motociklists, un kas citreiz ir tā, ka kaut kāds vietējais iesēžās astē, tad kaut kur gribās pabraukt malā, lai viņš tu tiec no viņa vaļā, jo. Jā, tā kā labi, braukšu tālāk, parādīšu. No augšas varbūt ir vēl labāks skats. Tā, turpinu braukt tālāk. Tagad sākās tāds ceļš, kas ir, kur vispār tikai viena josla. Bet viņš ir 2 virzieni, bet tikai viena josliņa tāda. Tur tālāk, tur kaut kur. Te bija forši braukt, ka bija tā kā koki apkārt un tāda ēna, jo jā, es braucu Silsitē, jau ārā ir 35 grādi. Es jau vakar tur sapakoju, saliku moču bikses, domāju, jaku ņemšu, ka es domāju braukt to tetu tur. Caur tarifu sākt. Tagad no rīta izgāju uz balkonu šitajās te pelsbiksēs un nosvīdu jau. Tāpēc es vienkārši šitā te braucu vienkārši prātīgāk, cik prātīgi var. Tādi trākie skati. Jā, kur te ir kaut kur tur tie kalnu ciematiņi tādi. Un tajos var kaut kāds bišķi lētāks mājas dabūt, bet jārēķinās, ja tu gribi braukt uz jūru. Tad tev jāpalaiž lejā pa šitiem serpentīniem. Un tur, es tur braucot nevarēju nofilmēt, bet ir tādas tā kā akmeņainās, tādas mālainās, tās klintis, un bieži, kur ir, kad ir lietu sezona, tad izskalojās, un tas ceļš aizbirst ciet, un tad tu esi vienkārši ieslēgts tajā ciematā, tad tu nevar nemaz tikt lejā. Jo te var redzēt arī kaut kādu koki jau ir nokaltuši. Es nezinu, rakstīt komentārā, ja tu zini, kāpēc viņi nokaltuši. Tur te diezgan daudzi nokaltuši, šī tāda te vesels, reku te viss nokaltuši nost. Bet, baisākie kalni. Jā. Es jau sākumā skatījos tikai tādas vietiņas, kur ēna, lai var apstāties, bet, ja gribās kaut ko parādīt un paskatīties, tad vienkārši saulē jāstājās, kā ir tā. Un viss šitas te sausais, te ir ļoti uzmanīgi. Jā, Spānijā ir uz ceļiem ir tās lielās zīmes informatīvās, kas ir tās interaktīvās. Ja tu izmeta pa logu benīti, tad sots ir 600 eiro vai 500 eiro un 6 soda punkti. Tā kā Spānijā zina, ka benčiks pa logiem mest ārā nevar. Nekur jau nevar, tā jau tikai cūks dar, bet kaut kas vispār teica, kad pīpēt mašīnai tas pats, kas irst biksēs. Tā kā tā labi turpinu savu ceļu. Tā esmu nonācis nelielā ciematiņā, ko sauc Ubrique. Te navigācijā šitā izstās viņš tāds kalnos galīgi. Tas mūsu mājas saimnieks, tas Jose, tad, kad mēs viņam prasījām, kur varētu lētus īpašums nopirkt, viņš teica, Ubrique jāpērk ir. Tur esot lētie. Baigā krāsainā pārēji. Bet, skatījāmies tās cenas, neko lētas, viņas tāpat tās nav. Un, es nezinu, dzīvot šitādā vietā, kur taču ir brāts tie cikādas vai kas tie. Kur viņas ir? Es mēģinu nevar atrast, tu nevar atrast. Kaut kuriem te jābūt. Mums vienus dzīvoja uz balkona, un es arī nevarēju atrast. Tā šī tāds te skatu tāds. Kurš gribētu dzīvot tur, kalnā kaut kur? Kā to lejā tiec, vai šitā te brauc mājās kaut kā šitā te? Viņu, man liekas, ja cilvēki brauc un vienreiz varbūt mēnesī uz veikalu. Tā kā tāda interesanta vieta. Apstājos neliels soliņš pasēdēt. Un tā mājas. Te no šitās vietas daudz nevar redzēt, bet es tūlīt sākšu braukt, un tur vakal nebūs kur apstāties, lai nofilmētu. Tātad, miskastes, kurus saliktas, ir tādā, arī vienīgā vieta pilsētā, kur var noteikt, jo citur vienkārši nevar, jo viss ir tik kompakts, tajos kalnos sakrāvēts tā, ka citādāk nav iespējams.
Un izskatās tepat daudz, nu šitas jau ir tā kā dzīvokļi. Tādā vietā dzīvot arī. Tur te nekā principā nav. Nobraukt lejā ir kaut kāda stunda pa tādiem ceļiem, tā kā es braucu tur. Tā kā, bet tā kā pieredze interesanti atbraukt, apskatīties, labi aizies. Jāpadzerās ūdens un jābrauc tālāk. Atkal no otras puses es te ilgāk pasēdēju, kaut ko pabakstījos par navigāciju. Kāpēc tev kaut kur ir jābrauc, ja tu dzīvo šitādā? Vienkārši dzīvo te. Nevajag nekur braukt. Tā, nezinu, cilvēks tur var dzirdēt, sēž mājās, lokas vaļā, tur klausās kaut kāds dziesmas vai ko. Vai sēž dārzā, sauļojies, dzer vīnu. Vienīgi, ka šeit droši vien strādāt nav ko tāds tā kā darbs. Bet, ja teikt, var strādāt attālināt, tad mierīgi tādā kalnā dzīvo un viss. Drošībā vismaz neviens nevar uzbrukt. Jā, interesanti padomāt tā, iejusties. Tā es te braucu, sāk parādīties arī kaut kādi mocīši vairāk, tāds tukstnešaināks. Jā, visu laiku brauc un tāds sajūta, ka jau fēni pūš virsū tāds, nekāds atsvaidzinājums nav. Un lejā ir upīte, un man maršrutā tagad ir ielikts kaut kāds ceļš, kur es tā kā līdz viņai nonākšu. Tad redzēs, varbūt iemērcēt kājas kalnu upē, te pie šī tāda trakā kalna. Tagad atcerējos, jāuzsmērē ir tas pretsauļošanās krēms, citādāk nebūs labi, jo braucot ar moci, jo tas tā kā pie jūras tu baigi nejūt. Tā, tur, kur gribēju nobraukt, tur lejā te uz to upīti. Tur ir tagad pusatvērti vārti un rakstīts zonā rezervādā laikam. Bet cik es saprotu, ka tas nenozīmē, ka tur nedrīkst braukt. Es vēl prasīju šim te internetam un teicu, ka tas varētu nozīmēt, ka tā ir kaut kāda tur aizsargājumā vai kaut kāda teritorija, kur nedrīkst no ceļa nobraukt nost vai kaut kas tāds. Un vārti tādi, tur tā kā divi ir vārti. Un viena puse laikam vispār nav un uz otras ir tāda plāksnīta. Es domāju, ka es braukšu iekšā, redzēs. Ja kāds kaut ko teiks, es teikšu nichts steiri un braukšu apakaļ augšā. Labi, jābrauc jāmeklē. Kaut kādi moči kaut ko te pirdinājās. Bet laikam tas nebija no turienes, domāju, kāds augšā brauc, jo es Googlē skatījos lejā pie tās upītes, ir Googles mapos ir tā kā atpūtas vietiņa ar galdiņu, un tur bija ar močiem arī bildes, tā kā mēģināšu. Nobraucu lejā, te tāds, mazliet kafejnīca kaut kad ir bijusi. Tāds ļoti šaurs tāds ceļš pa kalniem lejā. Un te tiešām ir arī tā upīte. Kaut kur te ēnā var patusēties, tāds tā kā improvizēts tilts. Kaut kas ir arī otrā pusē jāapskatās, varbūt pēc tam jābrauc pāri un uz turieni kaut kur. Jā, bet saulē ļoti karsts. Te vēl viens onkelīts mocīt bija. Laikam ies peldēties vai kur, vai ko. Jāiet, jāpaskatās būs. Tur tāds strautiņš jau tek. Jāpaskatās, cik silts vai augsts. Te pat zivis iekšā ir, kur onkels peldās. Tā kā viss kārtībā. Tad jau nav indīgs ūdens. Tie, kas man pazīst, tie zina, ka es nepeldos, bet ārā bija tik karsts. Un tur viens tas vietējais motociklists peldējās. Es viņam prasu kāds ūdens, viņš saka, perfekts. Un es viņam noticēju, jo viņš divreiz gāja. Un es arī ielīdu iekšā. Vienkārši popīgi noģērbos te appenēs. Un jā, tik atsvaidzinoši un forši. Tagad varēšu turpināt savu ceļu vienīgi. Te nosmērēju pēdas pa smiltīm, jādomā, kā dabūt zeķis apakaļ, lai maču zābaks var uzvilkt. Tā dodos jau atpakaļ mājās. Brauciens būs noslēdzies. Apstājos te pie tāda riteņbraucēju skatu punkta, kur pirms tam es gribēju, kad es braucu šurp, bet neapstājos. Ja es jau izdomāju nākamo braucienu, atradīšu, kur kalnā ir visaugstākais punkts. Kur ir 6. Las Antenas. Uz Las Antenām jāaizbrauc ir. Tur, cik tur sanāk? Metru 1400 kaut ko bišķiņ. Diezgan labs tas varētu būt brauciens. Jā, šī tādi skati, kalnu skati. Jums jau varbūt apnicis jau kalnu skati. Un tagad sadots kalnam šinī pusē, un te jau jūra ir redzama. Viss tāds cikāds, kas tie pa zvēriem, tie gan ir baigie. Tie tik tur zvana un zvana. Kas te viss tāds. Te arī kaut ko vēl var redzēt. Kaut ko izpētīt. Tur vēl viens čulāks ar mocīt brauc. Tāds 125. Tā kā tāds mans pēcpusdienas noslēgums, vēl diena nav noslēgusies. Kā jau es teicu, sērijas taisīšu pa nedēļām. Šodien svētdien, vēl šodien līdz beigām rādīšu. Bet ja nekas nebūs, tad viss sērija beigusies. Tā kā
Var komentārā rakstīt, kā tev patīk. Vai patīk tā pa nedēļām, vai patīk kaut kāda saraustīta gabaliņa, ka kaut kas notiek, vai arī vienkārši filmē nedēļu, un ja nedēļā nekas īpaši nenotiek, tad ir tāds vienkārši ikdienas parādīšana. Vai interesē ikdienas parādīšana, vai neinteresē, rakst komentārā. Pagāju, jā. Caur telefonu acī nevar, caur kameras acī nodot tādu to skatu, te jau daudz foršāk. Tu var saskatīt daudz vairāk, mazumiņas izsādi, kas tur kur ir. Visi tur tie mazie kalnu cēliņi un tādi tie grantenīti. Tas viss man plānā ir, kā jau es teicu, bet janvārī kaut kad, varbūt janvārī nē, novembris, oktobrs, novembris kaut kad tā, ka būs vēsāks. Bet kaut gan šodien pārliecinājos, kad arī šitādā laikā var braukt. Nav nekas traks. Ja ir viena peldvieta pa ceļām, ja jau jāieliek maršrutā, tad ir diezgan labi. Vienīgi, pa tādiem grantēm, pa akmeņiem vilkties tur tādā tetā, tur nav ātrums, tur nav vējš. Un ja tur vēl prasās kaut kāda aizsarga, tad tas tā nedarbojās. Tad te nevar braukt. Tas sanāk, ka Latvijā sezona ir vasarā, bet šeit tieši sanāk jūnijas un jūlijas. Redzēs, kā būs augustā, ar visticamāk. Šeit ir močiem nesezona tādas ceļas braukt. Ņem to vērā. Tā ir svētdiena. Atbraucām nopirkt augus, puķes visāds. Jolanta gribēja pa dārza veikalu pašiverēties, ko jau tur šiverējās vēl visu kaut ko ārā. Te interesanti veikalā tāds uzmūrētas vannas un pieliec vilnis ar ūdeni, un tad viņi tur tos augus iekšā. Tāds izskatās Spānijā dārza veikals. Kam interesē. Nav diezgan daudz tādas puķis, vairāk tādi tā kā koki un tādi kaut kādi tādas visādas lietas. Redzēsim, ko nopirks, pēc tam parādīšu. Tādi pa grilu nodaļām izvazājamies. Visādi grili. Ir diezgan plānie plastmasiņi. Vislabākais laikam sanāk, ka šitas te pa 119, tas vismaz Weber, viņam ir tāds biezāks tas metāls. Pārējie tādi kakucīši ir. Jau var parullēt augstāk, zemāk. Kamēr rullē, tikmēr skrūvējās kāds nost. Tādas kvalitātes. Paelies pannu šitādi. Citu 120 m. Viss kaut kāds te ir. Jolanta tik meklē šitās te dārza šķēres, lai var šķērēt nost visus nokaltušos augus, ko Briti atstāja uz terases. Ja viņi aizbrauc prom, tie Briti laikam netika atpakaļ uz Spāniju, un tur visi augi nokalti. Mums tagad ir vesela kaudze nokaltušiem augiem, kas ir jāsagriež gabalos un jāiznes uz musoru. Labi, ejam. Jā, galdu vajag pa 200 flīžu. Jā. Ko nopirki? Parādi. Nopirku visādus baigos labumus. Parādi, ko nopirki? Nopirkām. Bijām dārzniecībā, īstenībā bija ļoti labas cenas. Kur sapirkām mēs šitādu rozmarīnu stādīsim, tad baziliku. Redz, kāds? Garš augus. Es domāju, puķis? 2,50 maksāja šitādi podiņi. Tad šitas te ir oregano laikam. Oregano tas ir, pasmažosim. Nē, tas ir citronu baziliks. Viņš teica kaut ko oregano vai ko? Tas ir citronu baziliks. Kad tu teici, ka nevajag? Un šitas ir oregano. Un šitas ir mūsu iecienītā kinza. Viņš teica, karīs, vai tā karīs ir augs? Viņa tur kaut kā, ir vispār arī. Šitāds? Šitā ir buganvileja. Ko es vēl uzzināju, cik interesanti. Viņa te Spānijā jūtās vispār ideāli, tāpēc, ka viņai vajag ļoti lielu sauli. Un ka šitie te rozā nemaz nav ziedi, bet ziedi patiesībā ir šitie mazie baltie. Jā, tās ir lapas. Un tās ir tās kaut kādas ziedlapne, kauslapiņas vai kaut kas tāds. Tad es nopirku vēl, ko es tajos podiņos stādīšu. Es nezinu, tos podiņus varbūt es krāslošu zilus, vēl nezinu. Cietumais tās aiz restēm. Bet tā nav. Šitādas te ģerānijas, un tad šitas būs tāds nokaranais arī kaut kur tā. Trakais kaut kāds. Vaigi smukais būs, būs pa Tur pie sienas, pie tajos stādīs? Jā. Šitajos te? Šitajos te, kas ir 3 tie. Šitajos? Tur es domāju to nokarano vienā iestādīt, lai tāds foršs zaļums ir. Mēs jau varam iziet uz terases, to, kur tiešām... Man es nokarsīs pēc. Pastāstīsim, kas mums šodien 50 grādus līdz. Pasties. Te pirms tam tie Briti dzīvoja, viņi daudz salikuši mākslīgās puķis. Parādi, reku mūsu izglābtie augi.
Šito mēs izglābām, viņš jau gāja uz miršanu, bet tagad viņš sāk dzīt Te jaunas jānogriež lapas. nost. Mēs Vai nopirkām... nevajag griezt nost? Ir jānogriež. Mēs nopirkām dārza šķēres beidzot. Tad to O, mēs šis kā jauns griezīsim. izskatās. Šitas izskatās super, šitas arī ir izdzīvojis. Šitas te nezinu, ko ar viņu darīt. Prasīšu ChatGPT. Un tas aug vienlījās Nu, tas visur. ļoti labi aug, tas ir sukulents. Nu, vot. Bet šitos te mums ir bēdu leja, ko mēs neizglābām. Jā, šitie visi jāsagriež gabaliņos un jāiznes uz miskas. Nu jā, un tad podos... Apelsīns tas ir laikam. Tas vēl kaut kas ir. Jā. Tas arī kaut kas ir Nu, tas vīs. vismaz paskaidrs, šitie lielie podi jau cik vien maksā. Man kā aizsagdegt. Mums nevajadzēs pirkt podi. Kur te jānāk? Tas ir Kur te? labā ziņa. Bija jāsāks. Nu, Jā. un te nāks Latvijas tomāti. Man no Latvijas atvestie tomāti, tos es likšu podos šitajos te iekšā. Te jau gandrīz kā villas stāsts, ne? Jā, tā kā vilstāsts. Man te ir tā kā savs dārziņš ideāli. Tad mēs uztaisīsim tur šķūni, tur uztaisīsim vēl viens šķūnīt, tur vēl viens šķūnīt, tad tur siltumnīca, un tad te būs dobīts, un te būs kā villas Te mēs stāstā. varam paskājot apkārt. Jā. Tā kā tāds stāsts šīs nedēļas nogalē. Tomāti, jā. Kurus mēs iestādījām? Es iestādīju no sēkliņām pirmajā dienā, tā kā atbraucām. Jā, un tagad viņi ir tik lieli jau. O, tā kā tā. Tā kā tā mēs te saimniekojam. Tā nu tā arī svētdienā noslēgsies. Skatos futbolu, pārslēdzu uz Spāņu kanālu, bet viņš arī ātrāk neiet internetā aiztur. Ja ārā kāds bļauj, tad pēc minūtes te iesit golu. Jolanta Kneveļiem izgāja ārā, tur gribēja sajust to vietējos, tos trakulīvas vai kas, bet man jāstrādā. Rītā jāiet uz darbu un jau miegs sāk nākt ceļi sāp. Tur, zin kā, darbā visu laiku celtniecībā kaut uz ceļiem rāpo un ko. Tāds negribējās vispār nekur iet. Man kaut kur staigāt, stāvēt, kaut ko gaidīt. Tā kā nostīšos spēli līdz beigām, tad čuču, un tad jau nākamā nedēļa. Tiekamies nākamajā nedēļā. Un cerams, ka Spānija uzvarēs. Jā, un Spānija ir uzvarējusi. Ārā tur viss ir bļaustās. Varbūt var dzirdēt, kā tur viss tur pūš taurīts un ko. Bet es tāds, neesmu nekad bijis sporta cilvēks, un es īsti nesaprotu, kāpēc ārā ir jābļauj. Viņi jau neuzvarēja, viņi jau vienkārši dzēra bārā. Uzvarēja jau tie, kas trenējās gadiem ilgi un cīnījās. Tiem būtu ko priecāties. Bet tie, kas vienkārši dzer vārā, kāpēc viņiem priecāties? Tāpēc, ka tie ir no viņu valsts, bet tas jau nekāds sasniegums jau nav, jo, es nezinu, tas tā vienkārši tāds uztaisīts pasaulē ir un tā ir. Tāpēc tā, labi, tiekamies nākamnedēļ. Ja tev patīk sērija, skenē QR kodu un piemet gaisam, jo Spānijā arī par riepu pumpēšanu jāmaksā. Nav pavēlts!